Muguras sāpes var rasties tāpēc, ka ieguris ir šķīvi. Ja viņš ir taisni, tad katrs disks stāv paralēli, ja, un nekādas diska trūces neveidojas. Ja mums ieguris sašķības, tad automātiski vienā pusē, redziet, šī pusē disks tiek saspiests, viņš vēlējas uz šo pusi un iespiežas nervus. Tātad, sakārtojot stāju, mēs atbrīvojam nervu no kompresijas un samazinās sāpes. Ja mums ir tas dibens, tas atšautais dibens, tad ir kaut kāda mode, kad skatos no sporta zālēm, nāk ļoti ar lielu disbalansu. Ja? Tad, ja mums ieguris stāv šādi, tad viss ir kārtībā, bet problēma ir tā, ka, ja tas dibens aiziet daudz atpakaļ, šis leņķis paliek par lielu un tas kriemnals noslīd. Ja? Un tad ir visbiežāk sūdzības tās, ka es nevaru ilgi stāvēt, ja man ilgāk jāstāv, man sāp muguri. Ja? Tāpēc, ka jo ilgāk stāv, ja muskuļi nenotur, un tas dibens aiziet vairāk atpakaļ, un rodas problēma gan ar šīm locītām, gan ar diskiem, gan ar visu to. Uz mazu zīdēļus, lai gulēt tikai uz viena sāni, ja mēs viņus nesājam uz viena burna, ja, un tā tālāk, tad viņi arī sašķiebjās, ja, un tāpēc ir ļoti svarīgi arī mums mainīt to pozīciju, kurā mēs nesam arī bērnības likt uz abām pusēm, ja. Tās skoliozes, kas ir kā skoliozes, kā slimība, tā ir ļoti smaga, tur ir operācijas un tā tālāk. Vairumā gadījumā tas ir uz muskuļu rēķinu, tātad tā pīrādziņa iekšmala ir saīsināta, ārmala ir izstiekusies, un agri vai vēl parādīšu to radas. Un tas ir nepareiz sēdēšana, mēs ļoti bieži sēžam nepareiz arī pie gadžetiem, bet mums ir arī automātiski nepareiz ieradumi. Nākošais, tātad tīri mehāniski, ja šeit ir parādīts. Latviski īstenībā ir tas, arī tiek izmantot angļu terminoloģija, tas, ka dibens ir uz aizmuguri, tas anterior tilt, un šis ir tā kā angliski saucās twisted savērts ieguris, ja, ka viens guns augšā, viens lejā, viens uz priekšu, otrs atpakaļ. Un automātiski, ja šeit ir visi sagriezies šķīvi, tad visas tās struktūras, kas ir saistītas ar ieguni, arī jutīsies slikti. No augšas skatoties, tātad pirmais mums ir sakodiens, otrais mums ir tīri stāja, un trešais elpošana. Liekas, kāda elpošanai vispār saktas ir ieguni. Nelaime ir tā, uzliekam rokas uz pleciem, un skaisti jāpa, visi jāpa skaisti, un izauga. Kas notiek ar pleciem? Dažiem kustās, dažiem nekustās. Tad normāli pleciem nav jākustās. Ja mums pleci kustās, tas nozīmē, ka slikti. Ja? Tas nozīmē, ka diafragma ir spazmēta. Un tad, ja diafragma spazmēta, jo problēma ir kāda, ka tajā mirklī, kad mēs elpojam, redziet, mums īstenībā astes kaulam jākustās, nevis pleciem. Ja? Bet mēs visi tā kā, kad mēs elpojam nepareizi, kad mēs esam stresā, tā ir viena problēma. Ja? Tad, kad man ir stress, man ir lekcija, es nezinu, kur es lasīšu, kā es lasīšu, vispār, cik man atnāks cilvēki, tā ir viena problēma. Otra problēma – atspiežat mugurības, neelpojat tādu Tagad sakņokot uz priekšu, kaut ko jūs darat un pālpojat ar vēdru. Nekas nesanāk, ja? Tātad, ja mēs nepareizi sēžam sakņokuši, ja, mēs arī nepālposim pareizi. Ir sabijusies, diafragma piestiprinās pie, es nezinu, fizioterapeiti zina, varbūt kādam tas ir interesanti, bet viņi piestiprinājusies ar kājiņām pie 11. 12. krūšu skriemeņa, tas ir šī līmenī, un dažreiz arī šeit sāp, ja, un viņi piestiprinās pie 1. 2. jostas skriemeņa. Un tad, kad diafragma spazmējas, ja man ir kaut kāds stress, diafragma saveltas, elpoja pleciem, viņi pārvalk šos skriemeņus un sakarātos šie skriemeņi var dot to kālu sāp. Bet nākošais šīs muskuļu šķiedras ir savijušās ar citu muskuļu, es nezinu, kā viņu sauc latviski, kodīgi sakot, ileopsoas, ja. Un līdz ar to tā diafragma pavelk nākošo līdzi, ja, viņa saspringas un pavelk nākošo. Un kad viņa pavelk nākošo ileopsoas, viņš kliedz un saka, man ir slikti, un viņš dos sāpes mugurā, kājas priekšpusē, ja? Tātad diafragma pati par sevi. Un nākošais, viņš ir piestiprināts pie iegurņa. Līdz ar to, ja šī puse ir saīsināta, viņš vilks to iegurņa labo pusi augstāk neko kreiso. Tāpēc atcerieties, nostājamies vai paskatāmies bildēs, vai mums iegurņus ir šādi, vai mums iegurņus ir simetriski, ja?